Lai gan kārtīgus salu sinoptiķi pagaidām nesola, termometra stabiņš zogas ārvien tuvāk nullei. Negatīvas temperatūras netīk automašīnu darba šķidrumiem, it sevišķi dīzeļdegvielai. Ja benzīns pa lielam ir inerts pret salu, līdz saprāta robežai, tad dīzeļdegviela jau ir ļoti jūtīga. Un pie nelieliem mīnusiem arī, ja viņai nav attiecīgās piedevas, viņa mums sāk veidot šo te parafīnu iekšā. Tad jau substance, kas caur filtriem mums var neiet, kas aizsprost uz filtru, caurules un automobils vienkārši nebrauks. Lai gan degvielas tirgotāji laikus pāriet uz arktiskās klases dīzeļdegvielām, var gadīties, ka jūsu bākā vēl ar vien skalojas vasaras dīzelis. Ņemot vērā, ja mēs, automobili izmantojam mazāk šo periodu un pastāv risks, kad uznākot salam mums vēl būs šī saucamā vasaras dīzeļdegviela vai šī dīzeļdegviela bez šī pretsasalšanas piedevām vai piedevas, kas novērš parafīnu rašanos, tad mums ir risks, ka pie pirmajiem saliem mēs ar šo automobili nekur neaizbrauksim. Un kā šādā gadījumā rīkoties? Izbraucam, pildam ziemas dīzeļdegvielu, protams, skatāmies, ko piedāvā visi šie tirgotāji. Vai arī, ja ir galīgi bezcerīga situācija, tad automobils uz servisu, demontējam degvielas filtru, kurš būs pilns ar šo parafīnu, šo dīzeļdegvielas parafīnu, atsūknējam šo dīzeļdegvielu, pildam iekšā dīzeļdegvielu, kas paredzēta tieši ziemas apstākļiem, un tad jau braucam palielam bez liekām rūpēm. Bez degvielas automašīnā ir arī citi tehniskie šķidrumi. Daļa no tiem sastopama arī elektromobīļos un hibrīdos. Tas, ko mēs šeit vēlamies parādīt, ir kā katrs no šiem šķidrumiem mums reaģē un cik viņš jūtīgs ir pret augstumu. Vai dzinēja eļļa var sasalt? Tad tas, kas viņi notiks, viņi mums sasalt nesasals, viņi mums paliks biezāka. Ziemā tas ir papildus slodzes dzinējuma pumpēt šo te biezāko eļļu. Vai transmisijas eļļai arī nepatīk sals? Jā, transmisijas eļļa arī ir tāds pats šķidrums, kas ieš no augstuma, bet transmisijas eļļai ir savādāka viskositāte, ka viņa pat pa sevi ir šķidrāka un mazāk jūtīga pret šo te augstumu. Šeit vietā uzdot mūžseno jautājumu, vai dzinējs augstā rītā jāsilda, vai tomēr labāk sākt braukt uzreiz? Vienkārši uz vietas strādājot tukšgaitā, mašīna aizņems krietni ilgāku laiku, lai uzsiltu. Ja mēs viņu padarabinām 2 minūtes un pēc tam viņu sākam braukt, mašīna krietni ātrāk sasniegs šo savu darba temperatūru. Kāpēc eļļas maiņu labāk ieteicams ieplānot pirms ziemas? Baltijas valstis kā tādas dēļ, tā kā mēs esam pieraduši eksploatēt automobili lielākoties pilsētā, ar daudz šiem te īsiem pārbraucieniem, mums viņi klasificējās kā smaga apstākļa. Eļļa jau pēc noklusēm būtu jāmaina biežāk. Ieteikums ir pirms ziemas tomēr viņu samainīt. Tehniskā speciālista rīcībā ir vairāki šķidrumu paraugi spilgtās krāsās. Tas zilais šī gadījumā tas mums ir antifrīzes. Antifrīzi ir, tas ir, ūdens un attiecīgo piedevumu maisījums. Viņam ir noteikti šī sasalšanas temperatūra lielākoties 40 vai 50 grādi zem nulles. Šī gadījumā šis ir nedaudz atšķēdīts. Tas ir tāds, kāds varētu būt kādu laiku pabraukts antifrīzes, un mums te jau ir tāds ledus klucītis izveidojies iekšā. Viens ir tas, ka ja antifrīzes sasals, tad cirkulācija ir apgrūtināta. Ja viņš ir sasals pilnībā, tad cirkulācija neesoša. Tas mums var saplēst gan metāla priekšmetus, bloku, cilindra galvu, un arī dzēsēšanas sistēmas sūkni. Kā iespējams noteikt antifrīza salisturību? Palielam variants ir viens. Tātad mēs mēram šķidrumu blīvumu. Ir vēl ierīce, kas saucās refraktometrs, kas ar gaismas palīdzību mēs arī varam noteikt šo te sasalšanas punktu viņam. Vai antifrīza līmenis var nokristies pats no sevis? Jā, antifrīzam līmenis var nokristies, tā kā mums viņš ir atjaukts, ir vielas, kas izgaro darba procesā, motors rada siltumu, vielas izgaro ārā, tādēļ var nokristies līmenis. Viens no aspektiem, kāpēc mums ir šis minimālais, maksimālais līmenis, ir, lai neveidotos iespēja, ka var ieraugt gaisu iekšā. Tiklīdz mums ir kāds gaisa burbulis tādā sistēmā, mums cirkulācija pazūd. Vai antifrīza līmeni drīkst papildināt ar parastu ūdeni? Ūdeni nevajag liet klāt. Skatāmies, ir paredzējis ražotājs viņu atšķēdīt ar ūdeni vai nav. Ja mums ir antifrīzes, kur nav paredzēts atšķēdīt ar ūdeni, nekādā gadījumā nelējam turklāt, mēs radīsim tikai motoram ilgtermiņā kaut kādas problēmas. Ja ir bezizējas situācija, lejam ūdeni, braucam, pie pirmās iespējas mainam nost, lejam to, ko ir paredzējis ražotājs konkrētiem automobilim. Kāpēc vējstikla šķidruma sasalšana arī ir bīstama? Ledus sasalsot, viņš aizņem vairāk vietas nekā šķidrums. Līdz ar to tur var tikt sabojāt šī tvertne logu šķidruma,
sūknīši, līmeņa devēji un citas lietas. Izvēloties vējstiklu šķidrumu, svarīgi ir ne tikai tā sasaušanas temperatūra, bet arī pH jeb skābuma līmenis. Kāpēc svarīgs? Mums lielākā daļa jauno mūsdienu automobīļu ir visādi virsbūves plastikāti elementi. Šie te plastikāta lukturi, un ja neatbilstoši pH līmenis, tad tas var noārdīt un bojāt šos te elementus. Daži ziemas vējstiklu šķidrumi satur metilspirtu, un tas ir kaitīgs veselībai. Logu šķidrums bez metilspirta kāniņa būs, protams, ar šo cietu, bet mēs viņu vienreiz vienkārši atskrūvēt. Logu šķidrums, kurš ir ar metilspirta piedevu, tur būs šis te bērnu drošais korķis. Kā rīkoties, ja vējstikla šķidrums automašīnā tomēr ir sasalis? Ja šis te tvertne nav pilna, papildinām šo te tvertni ar šo ziemeslogu šķidrumu, cenšamies dabūt automobīlu siltā telpā, lai atkūst tas, kas mums ir sasalis, jo pirmais sasalis pie šiem smidzinātājiem un caurulīties esošais. Caurulītes un smidzinātāji viņi pietiekoši elastīgi, viņi uzreiz nesaplēsīs neko. Bet cenšamies dabūt viņu siltumā, atkausējam, pasmidzinām, lai mums šis te samaisītais maisījums aiziet pa trubām un šiem smidzinātājiem, un tad jau problēma krietni samazinās.